vai var būt alerģija no laktozes? Tad īstenībā alerģija no laktozes tas ir tāds neadekvāts termins, es tā kā teiktu, jo ir divas galvenās lietas, kas ir saistīts ar pienu. Tā ir alerģija no piena un tā ir laktozes intolerance. Laktozes intoleranci arī citreiz sauc par laktozes nepanesamību. Un šeit, ja mēs paskatāmies arī uz simptomātiku, tad šeit mums ir ļoti dažāda simptomātika. Jo laktozes intolerance ļoti bieži problēma maziem bērniem, un šeit mums vairāk ir runa par gremošanas trakta traucējumiem. Šeit būs, piemēram, sāpes vēderā, gāzes vēderā, varētu būt caurēs, skābas maka vēdera izejai, varētu būt bērniņš nemierīgs, raudulīgs, negulēts naktis varētu būt. Un šis ir tas, kas attiecas uz laktozes intoleranci. Laktozes intolerance tā ir piena cukura nepanesamība. Savukārt, ja mēs runājam par piena alerģiju, šeit mums būs runa par piena olbaltumvielas alerģiju. Un šeit savukārt būs tā, ka šeit simptomātika var būt ļoti dažāda. Pavisam maziem bērniem tas var izskatīties kā laktozes intolerances simptomi, bet savukārt šeit var pievienoties arī asinstīdziņas vēcēs, bērniņš nepieņemas svarā, varētu būt atopiska dermatīta elementi, piemēram, varētu būt arī dažāda cita veida izsitumi, varētu būt atgrūšanas, vemšanas un pat anafilakses var būt no alerģijas no piena. Tāpēc laktozes intolerance tas ir nepanesamība un alerģija no piena tas ir alerģija no piena olbaltumvielām.